Jau vairāku gadu garumā Rēzeknes slimnīcā ir stabils pieņemto dzemdību skaits – 600. Jaunās māmiņas ir no Rēzeknes, Ludzas un arī no daļas Dagdas novada. Tomēr apkalpojot šādu teritoriju, rādītājs ir pārāk zems. Atklāti runāsim, ka dzemdēt spējīga paudze ir aizbraukusi uz citām zemēm. Pagājušā gada 10 000 latviešu pilsoņi dzima Anglijā. 10 000. Visa Latvija gada 20 000. Līdz ar to atgriešanās pie diferencētā bērnu pabalsta nebūtu gluži īstais faktors motivēt cilvēkus Latgalē plānot ģimenes pieaugumu. Izaudzināt bērnu vajag ļoti daudz spēka un mīlestības mammas un tēvam un visiem, ja? Un naudas arī daudz vajadzēs. Ja? Es nedomāju, ka ar tādu naudu var tikt galā. Lai būtu, teiksim, tas tēva pabalsti, ja? Ir diezgan lieli, bet viņi ir tikai Rīga. Ja? Tur, kur tēvam ir diezgan liela alga, un viņi var paņemt to pabalstu uz sevi. Ja? Tur jau var būt tūkstošiem, ja? Bet šeit darba nav. Tāpēc jau tie pabalsti viņi šeit nefigurēs. To apliecina arī Nadežda, kuras ģimenē tikko ienācis dēliņš Olivers. Es domāju, ka tomēr naudiņa nav nav tas motivators. Bērni ir svarīgākais dzīvē, ne jau ekonomiskais apstākļus. Pēc statistikas datiem Latgalē mirstības līmenis ir 3 reizes augstāks par dzimstību. Līdz ar to, lai saglabātu cilvēkus reģionā un radītu drošības sajūtu ģimenes dibināšanai, pirmām kārtām jānodrošina viņu ekonomiskā stabilitāte.